Arizonas un Jūtas apkārtnē. Nu, tik daudz ir ko skatīties, vienkārši prāts nespēja apstrādāt vēl joprojām to informāciju. Un šodien mums ir jauns kanjons padomā priekš sevis. Jā, esam Braisa kanjonā. Daudz saka, ka esat smukāks nekā Grana kanjons. Nu, to mēs pārbaudīsim. Mums ir maģiskā karta, ar ko var tikt iekšā visur. Nenožēlē šo pirkumu. Ja nav, tad jāmaksā $35. O, jā. Ak, Jēl, cik skaisti! Mums aiz muguras ir milzīgi pūļi. Paskaties, kas ieradās. Skrienam. Vai kāda cauruma? Te ir tik skaisti, ka pat Aldis ir motivēts fotografēties. Paskaties, kā skrien uz fotovietu. Tu iedomājies, kādas bildes mums ir bez neviena cilvēka. Šeit šī ir pati populārākā vieta. Un tagad ir pilns ar cilvēkiem. Un mēs pat nebijām laicīgi atbraukuši. Viņi kāp lejā. O, jā. Es vienkārši esmu ekstāzē. Nu, kā mums var tā veikties, ka mēs esam tādās vietās? Es nezinu. Oh, vienkārši kosmos. Pasties uz to skaisto sviciņš. Es nezinu vairs vārdus, latviešu valodā nav vārdi vienkārši, lai šito izstāstītu. Jau 2 dienas meklēju vārdus. Oh, kā man patīk. Oh, Dievs, grūti. Šis ābols ir manā stilā, zaļš un ciets un skāps. Jāatklāja hip-hop mākslinieku karjeru varbūt. Gribējām noiet nedaudz zem 2 kilometriem, bet skatoties uz šiem plašumiem, rezultējās mums ar 10 kilometru garu taku. Vajadzēja taču noiet, vai ne? Jā! Braucam jau 15 minūtes, viņš filmē. Cilvēks riktīgi priecājās. Nu, te tāds baigais sastrēgums. Mēs arī diezgan vēlu esam atbraukuši, ir 12. Un nemaz uz priekšu netiekam, ne līdz takām, ne līdz galvenajam vizitoru centram. Un tikai brauc un brauc. Atbraucām uz riteņu nomu, tā kā diena jau pusē, tad ir lētāka cena. Sanāk $30 no personas apmēram. Par pusdienu parastajiem riteņiem var, protams, elektroriteņus dabūt. Man šķiet $80 uz dienu bija.
Un mēs izbrauksim vismaz ar velosipēdiem vienu skaistu taku, bet, pārkingu atrast nereāli grūti. Šeit arī mums jāmaksā $30 par dienu. Bet, tā kā mums bija brīvs spotiņš, tad mēs tā kā maksāsim labāk un nemocīsimies, jo visur ir rindas. Un bezmaksas stāvvietas noteikti jau neviens neatdos. Nebrauc uz 12. Jā, visu vajag darīt laicīgi, bet šodien mums tāda lēnā dieniņa. Gatavs? Braucam iekarot to kanjonu. Aiziet! Sieva, kā jūties? Uhuu! Ļoti skaisti taka. Man patīk viss. Kāds tur kalns skaisti. Vau! Pašā kanjonā gan ar auto nelaiž, ir iespēja braukt ar autobusu vai arī ar riteņiem. Elisei ir neliela pauzīte, man arī ir neliela pauzīte, jo cepina diezgan iespaidīgi. Labi, ka šeit tāda ēnas vieta ir atrodama. Mēs vienkārši atpūšamies un mums vienkārši gar kājām aizlīd čūsciņa maziņa, bet bailīga. Neizturējām, iekāpām autobusā. Karsti ļoti. Pēc tam brauksim uz leju, tas būs baigi forši, bet ļoti interesanti. Autobusam pašā priekšā ir riteņturētājs. Šoferis nebija tas laimīgākais un baigi arī nepiedāvāja palīdzību. Bija gatavs gaidīt veselas 2 minūtes, kamēr mēs sapratām, kā tos stiprinājumus izmantot. Bet tas ir bezmaksas autobuss, mums jāpriecājās. Viss tādiem nopietniem apaviem, zābakiem. Mans vīrs iešķūcenēs. Tā kā no gultas tikko izskāps. Un tā šī taka beidzās un turpinās tikai upe. Bet arī tā ir taka izrādās. Un ja noīrē šādus te tērpiņus un nūjas, tad mierīgi var turpināt ceļu. Arī tālāk pa šo ielai. Var, protams, iet arī ar sandalēm, bet tas uz pašu atbildību. Nav baigi augsts, nav karsts. Bet ja līdz padusēm, tad ietu? Nē. Neiet? Tad nosalt. Nedaudz pamainīsim plānus. Bija paredzēts, ka šodien arī dosimies uz Ziona Nacionālo parku atpakaļ iet takas, bet pēc skaistā riteņu brauciena un karstās saulītes es dabūju tādu karstuma dūrienu, kā sen nebiju dabūjusi. Bija ļoti, ļoti slikti. Diemžēl nav ko parādīt, jo tajā stresa brīdī nebija laika filmēt. Bet jā, bija šausmīgi sāpes galvā un gandrīz vēma, var sakot, pilns komplekts. Tad, atpakaļ uz Zionu nebrauksim, un šodien vakar īstenībā spontāni izdevām, ka brauksim uz Los Andželosu šodien. Bet šī viesnīca man bija norezervēta uz 2 naktīm. Līdz ar to mums teorētiski būtu jāpaliek vēl viena nakts līdz rītam, un tad jābrauc uz Los Andželosu, bet šeit apkārtnē īsti nekā nav. Tas ir diezgan patālu no visiem apskates objektiem, 1-2, varbūt pat vairāk, un līdz ar to pazūd jēga braukāt šurp turp.
Nu, lūk, es nolēmu, ka es pamēģināšu. Eiropā es droši vien tā nedarītu, bet es aizgāju lejā uz recepciju un pajautāju, vai mēs varētu saņemt atgriezt naudiņu par otro nakti, jo mēs gribam izčekoties jau šodien. Un ko tu domā? Naudiņu mēs atpakaļ saņēmām. Šī ir Amerika, viņi grib, lai visi ir apmierināti, lai neviens neceļ traci. Līdz ar to tas nostrādāja. Tā kā esam ļoti priecīgi un pakojamies, lai dotos uz Losandželos. Mēs kā parasti esam izvēlējušies īstos apavus. Ceļš uz Losandželosu turpinās, un pie Lasvegasas esam atbraukuši uz 7 maģiskajiem kalniem, kas vairāk izskatās pēc akmeņiem. Tornī sakrāmēt krāsaini akmeņi tūkstneša vidū smuki.